Sveicināti Firmas LV studijā. Šodien pie mums ir viesos sadarbības partneri. Prieks jūs redzēt, un varbūt īsti pastāstiet, kas jūs esat, kādu uzņēmumu pārstāvat un ar ko nodarbojaties. Paldies, Samte. Tiešām liels prieks, ka uzaicinājāt mūs ciemos. Pirmo reizi esam tikušies arī iepriekš online vizītēs, bet beidzot esam arī klātienē. Mans vārds ir Nellija Ozola. Strādāju uzņēmumā Verdikts kā komercdirektore. Darbojos jau 9 gadus, bet mēs kā Verdikts strādājam jau gandrīz 17 gadus. Un, tā mūsu pamatdarbības sfēra ir parāda atgūšana un juridiskie pakalpojumi. Un kas kaut kādā mērā iet roku rokā ar to, ko jūs darat, jo mēs, teiksim, saviem klientiem piedāvājam gan rēķinu administrēšanu, klientu pārbaudi, parādu atgūšanu un parādu atgūšanu caur tiesu. Un, diezgan veiksmīgi palīdzam saviem klientiem, juridiskām, fiziskām personām cīnīties ar ļaunprātīgiem nemaksātājiem. Citreiz ne tikai ļaunprātīgiem, bet arī vienkārši tādiem, kuri ir aizmirsuši apmaksāt rēķinu un sniedzam kvalitatīvu juridisko atbalstu. Izklausās ļoti labi. Es arī saskatu to, ka mūsu nozares ir tiešām ļoti radniecīgas, jo savukārt Firmas LV ir tā oficiālā datu bāze vienota, kur ir apkopota sākot no uzņēmuma reģistra, beidzot ar valsts ieņēmuma dienesta datiem. Un mēs tā kā aicinām pieņemt uzņēmējiem uz datiem balstītus lēmumus, lai tā kā preventīvi, respektīvi pirms problēma ir radusies. Pasargātu sevi. Jā, pasargātu sevi. Tieši tā, un tad mums visu laiku mēs aicinām uzņēmējus, un tad mums rodās jautājums, kā tad praktiski veicās ar šo preventīvo iespēju izmantošanu B2B sektorā. Kāds ir jūsu secinājums? Jo pie jums griežās tieši šie klienti, kas jau nonāk tajās grūtībās, un tad, kā saka, pēc kara jau tad visi gudri. Jā, jāpiekrīt tam, ka pēc kara visi gudri. Un citreiz pat ar to vienu kļūdu vēl nepietiek, lai, teiksim, būtu mācība. Un mūsu klienti, diemžēl, diezgan pasīvi seko līdzi savu klientu situācijai. Tāpēc esam mēs, kā partneri, mēs tendējamies tādu ilgtermiņa sadarbību un izmantojot firmas datus, mēs saviem klientiem mēģinām jau laicīgi brīdināt, pirms šīs sadarbības uzsākšanas to, ka ir kaut kādi sarkanie karogi, kā piemēram nodokļu parāds, nodokļu dinamika. Ja viņš nemaksā valstī, kāda iespēja, ka viņš maksās tev laikā. Tiesvedības procesi, CSDD izmaiņas, ka automašīnas tiek pārreģistrētas. Un ar visu šo mēs dodam tādu kā iepakojumu tam, lai klients veiksmīgi spētu pieņemt šo lēmumu, vai viņš vēlas uzsākt šo sadarbību vai nē. Un tāpēc paldies jūsu datiem, kuri tiešām atspoguļo precīzi informāciju par to uzņēmumu stāvokli. Un pateicoties viņiem, arī mēs spējam preventīvi dot kaut kādu mazāko tādu aizsargu lietusargu, lai pasargātu no tās nemaksāšanas. Jo statistika rāda to, ka jo ātrāk tu pamani, un ja tas klients jau startā redz to, ka šis konkrētais klients nemaksā iespējams vēl vairākiem klientiem, vai viņam ir problēmas ar nodokļiem, tad viņš iespējams uz citiem nosacījumiem var uzsākt šo sadarbību, vai arī neuzsākt vispār, kas arī ļoti bieži. Un tad mums ir arī sava juridiskā nodaļa, kas tādiem aizdomīgākiem klientiem, kuriem ir šie sarkanie karogi, mēs izstrādājam citus nosacījumus. Sliktākajā gadījumā tā ir priekšapmaksa, citādākā gadījumā tas var būt vienkārši avans maksājums. Un tāpēc klienti paši diezgan švaki seko līdzi šiem datiem, bet mēs aicinām arī pašiem noslēgt šos abonēšanas līgumus ar jums un sekot līdzi, jo tas ir ļoti būtiski nepalaist garām to momentu, kad konkrētais klients, kuram tie dati pasliktinās. Prieks dzirdēt, ka mēs kopīgi veidojam tādu vērtību. Jā, tieši tāpēc arī mēs tik ļoti gribējām ar jums tikties beidzot klātienē, lai izrunātu plašāk, kādas ir tās iespējas, jo arī šodien, pēc sarunas sapratu to, ka mēs saviem klientiem aizvien vairāk varam aicināt viņus izmantot jūsu datubāzi, jo tā informācija tiešām ļoti vērtīga. Un ja viņa būtu pieejama ik katram un katrs viņu izmantotu, tad iespējams tā nemaksāšana būtu uz 20% mazāk. Un, tāpēc tie dati ir vērtīgi, un ja reiz viņi paši salīdzinoši slinki iet iekšā un skatās, tad caur mums, izmantojot jūsu datus, tad mēs varam viņus kaut kā mēģināt audzināt, un gadiem ejot, es domāju, viņi arī paši pēc tām situācijām saprot, ka tas ir ļoti būtiski. Jā, un tas Firmas LV aicinājums ir tiešām pazīt savus potenciālos klientus, pazīt savus sadarbības partnerus, arī esošos klientus, jo tā situācija mainās ikdienu, un Firmas LV arī piedāvā šos rīkus, lai arvien efektīvāk šo veiktu, lai nav šis manuālais darbs un tā tālāk. Jā. Un, vai jūs piekritīsiet apgalvojumam, ka pazīt klientu
ir tas pats, kā pazīt savu naudas plūsmu. Tieši tā. Tas ir roku rokā, jo, ja tu nepazīsti savu klientu, kā tu vari zināt, vai tev tā nauda vispār atnāks atpakaļ. Tu izrakstīsi rēķinu, un sen atpakaļ tā arī uzņēmumi strādāja. Viņi izrakstīja rēķinu, viņiem šķita, ka viss ir kārtībā, strādāja tālāk, un mans galvenais mērķis ir rakstīt aizvien jaunus rēķinus, un tas, kas notiek ar tiem jau izrakstītiem, tas ir vienalga. Bet šobrīd, ja tu neseko līdzi tai apmaksas plūsmai un neredzi, kā tas klients tev maksā, tad tu vari par viņu teikt visu kaut ko, cik viņš ir foršs un labs klients, ilgadīgs, bet ja viņš to nemaksā rēķinus, tad viņš tev principā iesaldē tavus naudas līdzekļus. Tā kā tas visam noteikti ir taisnība, un tie laiki, diemžēl, ir beigušies, ka tu, teiksim, vari nesekot līdzi. Tev ir jāseko, tev ir jāizmanto visas iespējamā informācija, kuru tu vari atrast, teiksim, datubāzēs, vai tur iespējams otrā pusē ir debitoru kontrolieri, kas to dara, grāmatveži, citreiz pat uzņēmuma vadītāji, bet bez tā vienkārši nav iespējams šobrīd mūsdienu sabiedrībā dzīvot. Tieši tā. Prieks, mēs kopīgi palīdzam uzņēmējiem. Tas ir mūsu mērķis palīdzēt un rūpēties par šo finanšu drošību, ar veselīgu naudas plūsmu un domāt ilgtermiņā. Tieši tā. Tas arī ir tas mērķis, un tāpēc paldies jums. Un es ceru, ka nākotnē sadarbojoties aizvien vairāk, mēs varēsim piedāvāt saviem klientiem, gan aicinot izmantot patiešo, teiksim, firmas LV plašo piedāvājumu, gan arī caur mums, teiksim, automātiski savienojot un dodot iespēju maksimāli ātri reaģēt uz kaut kādām izmaiņām, kas ir, teiksim, jauni uzņēmumi, valdes maiņa, CSDD izmaiņas, viss tas, kas ir būtiski, lai saprastu, vai tas tavs konkrētais partneris tev potenciāli varētu būt tāds apgrūtinājums tavai naudas plūsmai, vai tieši otrādāk. Ar viņu viss ir kārtībā, strādājam, un tāpēc jau katrs uzņēmums savā nozarē strādā. Viņa pamatfunkcija nav pārbaudīt klientus. Viņam vienkārši ir nepieciešams, lai viņam būtu partneris, kas palīdz to darīt. Un vai nu tas ir tieši ar jums vai caur mums, mēs jau galu galā kopā, ja, bet galvenais jau sasniegt to kopējo mērķi, lai viņš var veltīt laiku savam biznesam. Savukārt mēs tad dodam tos instrumentus, lai viņš var pats izvērtēt, vai viņš grib ar tādu klientu strādāt un uzticēt to savu naudu iesaldēt, teiksim, vai arī nē. Tieši tā. Un arī rūpēties par to, lai biznesa procesi būtu efektīvi. Jā. Un tas ir viens no galvenajiem mērķiem, lai mēs arī biznesā gūtu to peļņu, jo arī tas ir galvenais, kāpēc mēs strādājam, lai tā naudas plūsma nāktu atpakaļ pēc iespējas ātrāk, nevis aizķertos. Tas ir būtiski. Lai naudas plūsma ir pozitīva. Mēs redzam, ka mums ir ļoti daudz kopīgas tēmas, un sasaucās mūsu pieejas arī izglītot un runāt par to, kā šo finanšu pratību kāpināt sabiedrībā kopumā un arī uzņēmējdarbībā, īpaši uzņēmējdarbībā. Teikšu šoreiz paldies par sarunu un uz tikšanos! Paldies tev, ka pasauci vēlreiz. Jā, un noteikti es domāju, ka mums ir ļoti daudz kopīgas tēmas, un kā viena no tām varētu būt, kas ir tie galvenie kritēriji, kam pievērst uzmanību, uzsākot sadarbību, bet tas jau droši vien temats nākamajai sarunai. Tieši tā. Paldies! Paldies!